Labdien! Un šodien ir otrā nodarbība, un turpināsim vērtēt mūsu pakalpojumu pārvaldības uzdevumus. Mēs iepriekšējā reizē beidzām ar 9. uzdevumu, šodien mēs turpināsim ar 10. Un 10. uzdevums mums ir ar pakalpojumu pārvaldību saistītas starpiestāžu pārobežu sadarbības koordinēšana, kas nozīmē, ka pakalpojumu vadītājam pirmkārt ir jākoordinē ar konkrētu pakalpojumu saistītas citu iestāžu darbības, vai arī pārobežu sadarbību, ja tas pakalpojums ir saistīts ar citām iestādēm vai uzņēmējiem ārpus Latvijas teritorijas. Lūk, vai jūs, teiksim tā, kā pakalpojumu vadītājs, tātad DACE, šī sava pakalpojuma ietvaros, veicat kaut kādas darbības, ja nepieciešams arī sadarbojaties ar citām iestādēm? Jā, sadarbojamies. Tad es izvēlos vērtību. Atbilst. Labi, tā varētu būt, kāpēc gan ne jā, jo te ir vienkārši uzskaitīti pienākumi, ko pakalpojumu vadītājiem būtu vai jādara pašam, vai jāorganizē, lai tas notiek. Ja jūs to darat, vienkārši. Tātad saskaņo ar konkrētu pakalpojumu pārvaldību saistītās darbības ar citiem iesaistītajām iestādēm, to starp saņēmējiem un sniegšanā un nodrošināšanā iesaistītajiem partneriem. Te joprojām ir šī miedarbības sadarbība, ja šī gadījumā jau ar partneriem, arī ja tādi ir iesaistīti. Ja, un līdz ar to, vai jūs šo sadarbību tā arī joprojām turpinat īstenot? Sadarbību, jā, bet man tāds jautājums ir, tas nav, kā lai to pareizi noformulē, tas nekas, ja tie sadarbības partneri arī mainās. Protams. Tad jūs maināt partnerus, ar kuriem sadarbojaties, protams. Jā. Ir vairāk runa par šajā uzdevumā un pienākumā, ka pakalpojumu vadītājs tiešām nesēja viens pats par sevi, ne ar vienu nesadarbojas, visu dara pats un nav nekāda, teiksim, tur kaut kādu darbību, koordinēšana vai salāgošana, un tam līdzīgi, ja? Tas nozīmē, ka jūs pakalpojumu gaitā gan plānojot, gan izveidojot, gan sniedzot, organizējot šo sadarbību un sadarbojaties, un tad jau var arī atbilstošu vērtējumu likt. Tad atbilst, jā. Jā. Labi. Lūk, pirmais uzdevums ir šodien. 11. uzdevums. Zināšana uzkrāšana un pieejamības nodrošināšana. Ir tā, ka jūsu pakalpojumam var būt situācijas, ka ir bijuši pieejamības pārtraukumi vai pieejamības pasliktināšanās vai gadījušies dažādi incidenti. Vienmēr gadās kaut kādas nepatikšanas incidenti, tas ir normāli, ja tā notiek. Un tad ir jautājums, vai jūs kaut kur kādā zināšanu datubāzē uzkrājat informāciju par to, kādi ir bijuši incidenti, tātad neatbilstības, kādi ir bijuši risinājumi, kādi ir bijuši cēloņi visām šīm lietām, vai jums ir šāda, varētu teikt, zināšanu datubāze. Ja? Tā ir pirmā lieta. Un otrkārt, pēc tam arī jūs nodrošināt partneriem un visiem citiem iesaistītiem šo zināšanu pieejamību. Jā, klausos. Jā, atbilst. Kā tas izpaužas? Tiesu prakses apkopojums. Nē. Te ir jautājums par to. Jums ir pakalpojums. Pakalpojums ir atlīdzības izmaksa. Un te ir runa par to, ja ir bijuši kaut kādi kavējumi vai kaut kādi incidenti saistībā ar šo jūsu pakalpojumu. Un tad, vai jūs kaut kur piereģistrējat visus tos gadījumus, kad kaut kas notika ne tā kā vajag ar jūsu pakalpojumu, ar izmaksām, kavējās vai vēl kaut kādi pārpratumi. Ja? Un tad jūs fiksējat visas šīs neatbilstības, skatāties, ko tad jūs darījāt, lai novērstu konkrēto neatbilstību, ja tāda bija, un kādi bija iemesli, kas tika darīts un kādi bija iemesli. Parasti šo te saist ar pieteikumu vadības sistēmu. Tātad, ja jums ir pakalpojums, tad ir pieteikumu vadības sistēma,
kurā tiek reģistrēti incidenti, kurā tiek reģistrētas problēmas. Un tad veidojas zināšanu datu bāze no visiem šiem gadījumiem, kura pēc tam tad ir pieejama citiem lietotājiem. Vai nu kaut kādā Wikipēdijā, vai tīri kā zināšanu datu bāze tiešā veidā mājaslapā, vai vienalga kaut kur tā. Tā kā, nezinu, vai jūs kaut ko tādu darat. Tā mēs tā nedaram, bet, ja mēs, piemēram, runājam par to, ka mums ir, piemēram, lēmums ir jāpieņem 6 mēnešu laikā un kādu objektīvu apstākļu dēļ mēs to lēmumu nevaram pieņemt, tad mēs pieņemam lēmumu par pagarināšanu, norādot iemeslu. Tas nav incidents, jo to paredz jūsu procedūra, ka tad jūs pieņemat, bet te ir runa par kaut kādiem tādiem neplānotiem gadījumiem, kad pēkšņi kaut kas nenotiek tā, kā vajag, jo tas, ko jūs stāstījāt, tur viss notiek tā, kā vajag. Tas jums ir paredzēts, un tas nav incidents. Par incidentiem mēs runājam tad, kad notiek kaut kas neparedzēts, negaidīti, kaut kas nojūg, kaut kas nedarbojas, kaut kur kaut kādas kļūdas rodas, vai tehniskas, vai cilvēciskas, un tie ir incidenti, ka kaut kas noiet greizi, kaut kas nenotiek tā, kā vajag. Samaksājot ne tam cilvēkam, vai ne to summu, vai vienalga. Es te jokoju pašlaik, protams, bet tie incidenti varētu būt dažādi un atšķirīgi. Un tad ir jautājums, ka tādēļ pakalpojumu pārvaldībā arī tiek izmantotas tāda lieta kā pieteikuma vadības sistēmas, kur tad arī šādi incidenti, novirzes, nenormālas situācijas, neatbilstības tiek reģistrētas, pieteiktas. Šie incidenti tiek novērsti, tiek analizēti cēloņi, kāpēc tāds incidents gadījās, to sauc par problēmu pārvaldību, un tad jau tiek novērsti arī šie te cēloņi. Tā jau ir tālākās darbības, kas pēc tam būs. Mums tālāk būs tieši uzdevumi par šīm te, kur vairāk runāsim, bet šeit mēs runājam tikai par to, vai vispār šādi gadījumi tiek piefiksēti un veidojas kaut kāda zināšanu datu bāze par to. Jo faktiski šeit aizmugurē ir jābūt kaut kādam tehnoloģiskam nodrošinājumam, lai mēs to varētu darīt. Tas jau ir nopietnāk, tas nav tā vienkārši. Varētu jau teorētiski, ka jūs kladītē kaut kur atzīmēt visus šādus gadījumus, bet to diez vai mēs mūsdienās varētu uzskatīt par pārvaldību, vai par labu pārvaldības praksi. Un tāpēc te skaidrs, ka būs noteikti viena daļa no uzdevumiem, par tiem, ko mēs vēl runāsim, kurus faktiski ir neiespējami veikt bez atbilstoša tehnoloģiskā nodrošinājuma. Tātad, vistipiskāk, dažādas pieteikuma vadības sistēmas un tam līdzīgi darbu vadības sistēmas vai kaut kas tam līdzīgs. Un šis ir viens no tādiem uzdevumiem, kur bez kaut kāda tehnoloģiskā risinājuma, nodrošinājuma, tas laikam nebūs. Tā, mums tagad parādās arī rokas, Dace vēl pabeidzot, un tad es... Nē, tad neatbilst. Pirms mēs ejam tālāk, pirmkārt bija roka, man liekas, pazibēja viena roka iepriekš. Mums pašlaik ir Inte, bet pirms tam vēl es redzēju uz ekrānu pazibēja roka. Jā, Sandra no Valsts kontrolas dienesta. Man jautājums par to, vai tas skaitās, ka ir kaut kas saucamais ČP noticies, tad mūsu iestādē ir, ka mēs rakstam tā kā ziņojums vadībai, arī piedāvājam risinājumus, arī saprotam, un kopā jau mēs atrisinām, kā lai šo kļūdu vairāk nekad neatkārtotos vai kaut kas tāds. Vai tas arī skaitās? Mēs fiksējam. Jūs fiksējat, bet es sapratu, ka jūs rakstat ziņojumu. Tātad ziņojumi nav apkopot. Tie papīri, tas ir tas papīrs, un to mūsdienās vai par labu praksi neuzskata, jo ja jums kaut kur kādā mapē krājas ziņojumi, es domāju arī elektroniski direktorijā, mapē vienalga, elektroniskā mapē vai papīra mapē. Tas gluži nav tas, tādēļ, ka tur ir vesels process, parasti apakšā darba plūsma, kā to visu darīt, kā jūs nodrošināt šo informācijas pieejamību citiem iesaistītiem, lai viņi varētu mācīties, izmantot, pakalpojumu atbalstā, lai šo varētu izmantot, jo šī informācija, šī zināšana datubāze faktiski arī, ir par pamatu veiksmīgam
palīdzības dienesta darbam, jo viņiem ir šī pieejama šī datu bāze ar informāciju, un tad, kad viņiem piesaka incidentu, jeb uzdod jautājumus, jeb ziņo par problēmām, tad viņiem priekšā jau ir šis reģistrs, ja, kur viņi ātri var atrast līdzīgas situācijas un piedāvāt risinājumu vai kaut ko ieteikt. Ja? Tāpēc tas, ka jūs rakstat ziņojums, tas gluži nav tas. Tas varbūt ir pussolītis ceļā uz to, bet tas nav tas, par ko runā pakalpojumu pārvaldība. Ja? Lūk, tādēļ to drīzāk nē. Bet ir labi, ka tāda praksa kaut vai ir. Jā, tas ir labi, bet tas nav pietiekami. Tā, un tad mums ir roka Intai, jā. Jā, labdien! Vai es pareizi saprotu, ka incidents būtu tādā gadījumā, ja nestrādā kāda informācijas sistēma, ar kuru, caur kuru var sniegt šo pakalpojumu? Tas varētu būt viens no iemesliem, jo tas ir atkarīgs no pakalpojuma. Tātad, jā, mums pakalpojumiem ir kritiskās komponentes, tātad dažādi resursi, tostarp arī informācijas sistēma. Un ja pakalpojumam nepieciešamā informācijas sistēma ir uzkārusies, nobrukusi, nedarbojas, vienalga kādu iemeslu dēļ nav pieejama, tad skaidrs, ka arī pakalpojums nebūs pieejams, un tas ir incidents. Mums gan par incidentiem jārunā bišķi plašāk. Incidents nav tikai tad, kad pakalpojums ir pilnībā apstājums. Nē, incidents ir arī tad, ja ir būtiski pasliktinājusies kvalitāte. Jo, ja kāda informācijas sistēma nestrādā tā, tad tas iestādes līmenī ir, un par to tiek informēti vai nu mājaslapā iestādes, ka ir kaut kādas problēmas ar kaut kādu sistēmu, bet kā tāda zināšanu bāze, ko tas nozīmē, kaut kur vēl kaut kas paralēli ir jārada? Tas ir tas, ko es pats stāstīju visiem, jā. Ka tad, kad gadās šādi incidenti, tad tiek pieteikts incidenta pieteikums, incidents tiek apstrādāts, incidentam tiek noteikti cēloņi, ja, tiek arī piefiksēts risinājums, kas bija šādam incidentam, un tā tālāk. Vesela virkne darbībām, kuru rezultātā, ja, mēs varam arī papildināt savu zināšanu datubāzi, gan ar iemesliem, gan ar risinājumiem, ja, un visām šīm lietām. Un tā ir tā datubāze, kas krājās pa visiem incidentiem, laika gaitā vēsture, slimības vēsture, kura ir pieejama pēc tam arī visiem palīdzības dienestiem un tam līdzīgi, lai viņi arī zinātu, ko tad ieteikt un kādus risinājumus pielietot. Ja? Tā kā šādi. Tā kā tas, ka jūs vienkārši nopublicējat, ka pašlaik nav pieejams pakalpojums, tas, protams, nav tas. Tā nav zināšana datubāze, tas ir brīdinājums. Tas ir pilnīgi kaut kas cits. Lūk. Tā, atgriezīsimies. Tātad 11. uzdevums mēs atzīmējām un atgriezīsimies pie mūsu vērtējuma. 12. Ar pakalpojumu pārvaldību saistīta metodiska atbalsta nodrošināšana pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem. Tas nozīmē, ka ja jūsu pakalpojumā ir iesaistīti partneri, citas iestādes, piemēram, kuras veids tehnisku izmaksu, piemēram, ja jūsu iestāde pieņem lēmumu, tad jums ir partneri banka vai vienalga kas, kura veids to tehnisko darbu, ja noved šo pakalpojumu līdz galam, jo pakalpojums jau ir izmaksas. Jūs esat atbildīgi par šo pakalpojumu no viena gala līdz otram, un šajā sniegšanas procesā pēdējā solītī jūsu gadījumā ir iesaistīti partneri. Un tas nozīmē, ka jums kā pakalpojumu vadītājiem situācijās, kad ir iesaistīti partneri, šie partneri ir jāapmāca, jāinformē, jāsniedz viņiem arī metodiskais atbalsts, ja viņiem gadījumā ir jautājumi un tam līdzīgi. Ir skaidrs, ja? Dace? Teorētiski mēs to nodrošinām. Nē, teorētiski nedara, vajag praktiski. Var kādu piemēru no praktiskās puses, lai es to izprastu? Ja jums ir banka, tad jūs paskaidrojat un stāstat bankai, kā labāk izmaksāt, kā to labāk uztvert klienti. Nezinu, kaut kādi jūsu sadarbības procesi, kā jūs sadarbojaties ar banku, kur jūs skaidrojat bankas pārstāvjiem šo te jūsu sadarbības procedūru, piemēram, ja, un tam līdzīgi. Nosacījums, ja jums ir sadarbības partneris, tad jums ir noteikti kaut kāda vienošanās. Tas nozīmē, ka arī attiecībā par šo vienošanos jūs varat konsultēt, sniegt palīdzību šiem te partneriem vai viņu darbiniekiem, ja viņi ir iesaistīti. Ja? Jo jūs kā pakalpojumu vadītājs
vislabāk pārzinat šo te pakalpojumu, visu to ķēdi no sākuma līdz beigām. Šis partneris redz tikai pēdējos solīti, un tāpēc partnerim var nebūt šī pilnā izpratne, pilnīgā izpratne. Tostarp jūs kā pakalpojumu vadītājs sākotnēji esat noskaidrojuši, jūs jau esat runājuši ar tiem pakalpojumu saņēmējiem, klientiem. Jūs vislabāk zinat, ko un kā vajag. Un tad šīs zināšanas jums ir jānodod arī šim te jūsu partnerim, lai viņš atbilstoši varētu veikt arī to pēdējo solīti. Ja? Jo nav tā, ka tikai līgums sadarbības, tas ir formāls savs dokuments. Parasti jau tomēr ir arī vēl cilvēku valodā nododamas lietas, kaut kas apmācāms, kaut kas pamācāms, kaut kas paskaidrojams. Lūk, par to ir runa. Jā, ar partneriem, ja mēs tā runājam, ka mums ir pirmais, tie ir ministra kabinetes noteikumi, kuri paredz, kurš ko dara. Tas nav metodiskais atbalsts. Bet jūs domājat, ka viņi var piezvanīt un es viņiem varu sniegt palīdzību? Jā, precīzi. Jā, precīzi. Tā ir. Ja? Jo pašlaik, kas notiek, tā tad atkal piemērs. Mums ir politika aprakstīta, ir MK rīkojums, lūk, pildiet politiku. Bet mēs pašlaik ministriju šī brīdī sniedzam metodisku atbalstu. Mēs skaidrojam, mēs palīdzam, jo jūs esat mūsu partneri. Šī gadījumā mēs kā ministri esam ieinteresēti, lai šī politika tiktu īstenot, un jūs esat mūsu partneri, šīs politikas īstenošanā. Un mēs pašlaik jums, mūsu partneriem, sniedzam metodisku atbalstu, kā to darīt ērtāk, vieglāk, un tam līdzīgi. Ja? Tā kā par to ir runa. Bet ja mēs to nedokumentējam, vai tas skaitās? Nē, šī gadījumā te ir runa par to, vai jūs to darat. Ja? Tātad jūs nododat informāciju, zināšanas, un tam līdzīgi. Ja? Tā kā te nav būtiski, pat šeit nav jādokumentē. Ja? Jā. Galvenais, ka jūs veicat šo darbību, jūs palīdzat partneriem, šo te pēdējo jūs solīt arī veiksmīgi izpildīt. Jā, tad atbilst pilnībā. Tā, mums ir roka Intai. Jā, Inta. Jā, man ir jautājums, ja pakalpojumu sniegšanā nav iesaistīti partneri, kas šeit būtu jāizvēlās? Jo atbilst pilnībā tas nozīmē, ka ir partneris, bet ja viņa nav... Es tomēr ieteiktu šādā gadījumā arī rakstīt, ka pilnībā atbilst. Kādēļ? Tādēļ, ka ja jūs atstāsiet kaut kur tukšu, tad jums pēc tam rādīsies, ka nav novērtēts šis uzdevums. Bet jūs jau esat vērtējuši. Tātad no šiem iespējamiem variantiem. Ja jūs atstāsiet tukšu, tad izskatīsies un būs redzams, ka jūs neesat vērtējuši. Ja jūs ierakstīsiet neatbilst vai atbilst daļēji, tad jums būs jāplāno pilnveide, kas varbūt ir lieka, viņa nav pamatot. Tātad faktiski vienīgais visatbilstošākais variants šī situācijā būtu ierakstīt, kā atbilst pilnībā. Paldies! Tālāk, un tātad 13. uzdevums. 13. uzdevumam gan ir vairāk jau tie kritēriji. Skatīsimies. Pakalpojumu un resursu pieejamības un nepārtrauktības plānošana un nodrošināšana. Šis lūk ir ļoti ietilpīgs un ļoti nopietnas uzdevums. Tie arī tie kritēriji ir vairāk, un līdz ar to paskatīsimies. Tātad pirmkārt, nosaka nepieciešamos konkrēti pakalpojumu pieejamības līmeņus. Ko tas nozīmē? Kādi ir nepieciešamie pieejamības līmeņi? Tas ir atkarīgs no pakalpojuma. Ja mēs mēram, piemēram, pieejamību procentos, cik pakalpojums ir pieejams no paredzētā darba laika, tad ir ļoti kritiski pakalpojumi, kam šis pieejamības procents ir tur 99,99. Tas ir viens no pakalpojumu līmeņa vienošanās nosacījumiem. Ja? Varbūt vienkāršāki pakalpojumi, kam pieejamības procents ir 95%. Tātad te ir runa par to, ka jūs esat analizējuši un domājuši, kādam vajadzētu būt šim pieejamības rādītājam vai rādītājiem. Tur var būt arī vairāk rādītāji. Un tad jau ir jums kaut kāds pamatojums pašiem priekš sevis, kāpēc
šādam pieejamības līmenim būtu jābūt. Tādēļ, ka to pieprasa jūsu pakalpojums saņēmēji, tādēļ, ka tas ir saistīts varbūt ar citām sistēmām un pakalpojumiem, kuri izmanto jūsu rezultātus un tā tālāk. Ja? Līdz ar to pirmais jautājums, vai jūs esat noteikuši pakalpojumam pieejamības līmeni vai līmeņus, tur var būt dažādi tie rādītāji. Vai jums ir tādi noteikti pieejamība? Nav tāda noteikta. Man Labi, te Andrejs priekšā vienkārši. saka, ka mums viņa nekur dokumentēta nav. Nu jā, labi. Tas bija vienkārši atbildi, ja, jo skaidrs, ka vai nu ir vai nav, tur īsti šaubu nav, ja, jo tā viņa arī saucās pieejamība, vai nu to mēra procentos, vai arī, teiksim, pieļaujamais pārtraukumu ilgums periodā mēnesī. Cik ir pieļaujami, ja tā, pārtraukumi? 1 stunda mēnesī, 2 stundas mēnesī. Vēl ar pieejamību var būt saistīts rādītājs, cik bieži atkārtojas pārtraukumi, tātad minimālais, ja maksimālais pārtraukumu skaits mēnesī un tam līdzīgi, ja, kas raksturo jūsu pakalpojumu stabilitāti, ja, piemēram, bet tas viss ir saistīts ar pieejamību. Un tad ir vesela grupa ar šādiem rādītājiem, kas raksturo, jo tie ir tie pakalpojumu līmeņa vienošanās nosacījumi, ko jūs solat saviem pakalpojumu saņēmējiem, ja, ka mūsu pakalpojums būs pieejams mūžīgi mūžos bez pārtraukumiem. Tā nemēdz būt, protams, ja. Un tad jau parādās jau kaut kas reālāks, kas ietver arī kaut kādu daļiņu no tiem iespējamiem incidentiem pieļaujamiem, ko vēl uzskatīs visi, ka tas ir normas robežās. Lūk, tā kā tas bija pa pirmo, vai ir noteikti pakalpojumu pieejamības līmeņi. Tālāk. Nosaka konkrētu pakalpojumu kritiskās komponentes. Ja mēs runājam par pieejamību, tad katrs pakalpojums ir atkarīgs vai nu no kaut kādām digitālām tehnoloģijām, informācijas sistēmām, vēl nezinu no kā, no elektrības, no autotransporta, no partneru pieejamības, no darbinieku pieejamības un tam līdzīgi. Tātad, kas ir tās kritiskās lietas, kas var traucēt jūsu pakalpojumu pieejamību? Ja, tātad kritiskās komponentes. Visbiežāk tie ir vai nu resursi kaut kādi, vai arī citu iestāžu piegādāti pakalpojumu. Ja, lai jūs varētu sniegt savu pakalpojumu, jums ir vajadzīga informācija, ko piegādā kāda cita iestāde. Un līdz ar to šīs citas iestādes piegādātā informācija ir kritiskā komponente jūsu pakalpojumam. Un tāpēc mēs arī runājam par to, ka pakalpojums būs jāsasaist tālāk pie aprakstiem, ja mēs par to jau runājām, ka pakalpojums ir jāsasaist ar kritiskajām komponentēm, lai tad mēs varētu arī sekot līdz pakalpojumu pieejamībai gadījumos, ja kāda no tām kritiskajām komponentēm nav pieejama. Lūk, un tā, vai ir apzināti šīs kritiskās komponentes jūsu pakalpojumam? Te gan jau būs dokumentēšanai jābūt, te nepietiks ar to, ka jums galvā ir kaut kas. Tad neatbilst. Droši vien, jā, jo tas jau ir sarežģīts. Es teikšu, šis ir tāds sarežģītāks uzdevums jau. Te jau būs nopietnāk. Tālāk. Lūk, konkrētā pakalpojuma risku analīze. Kas tad ir tie apdraudējumi, dēļ kuriem, varētu jūsu pakalpojums nebūt pieejams? Piemēram, kritiskā sistēma informācijas, kura var nebūt pieejama, un tādēļ jūs nevarēsiet sniegt pakalpojumu. Varbūt kāds speciālists, kurš var būt slims vai atvaļinājumā, un pēkšņi jūs kaut ko nevarat izdarīt. Tātad te ir jāsaprot, kas varētu būt plūdi, zemestrīces un tam līdzīgi. Ja? Tātad, kas varētu būt šie te apdraudējumi, dēļ kā jūsu pakalpojums var nebūt pieejams. Līdz ar to jums šāda te kaut kāda analīze vai novērtējums būtu jāveic. Sarežģītāks vai vienkāršāks ir dažādas metodas, ir citas vienkāršas, citas sarežģītas. Ja? Tādiem ļoti, ļoti kritiskiem, augstas prioritātes pakalpojumiem. Tur tās risku analīzes ir ļoti nopietnas. Ja? Tādiem vienkāršiem pakalpojumiem, tur var kaut ko vienkāršāku, bet tās ir ļoti daudz dažādas metodas, par kurām var mācīties, lasīt un iegūt daudz dažādas zināšanas. Te svarīgi ir, vai jūs vispār veicat kaut kādu risku analīzi, apdraudējumu analīzi.
Jā, šeit tad vai tad te būtu atbilst daļēji? Tā, daļēji. Jūs kaut ko darat, vērtējat riskus, ja? Jā, mēs riskus, mēs vispār inspekcijā vērtējam riskus visiem mūsu procesiem, tā skaitā arī visiem pakalpojumiem. Tas, cik šajā brīdī mēs viņus labi vadām, tas varbūt ir nedaudz cits jautājums, bet mēs viņus vadām, jā, riskus uz doto brīdi mēs analizējam. Mums ir identificēti riski, mēs viņus analizējam un arī... Te ir jautājums pakalpojumu vadītājam. Vai pakalpojumu vadītājs savam, nevis vispār iestādē, ka jūs kaut ko darat, ja, ar riskiem, tas ir labi. Bet te ir jautājums konkrētā pakalpojuma vadītājiem, vai šim konkrētajam pakalpojumam ir veikta risku analīze. Tāds ir jautājums. Ir. Tad jau mēs varam likt pilnībā atbilst, varbūt. Kāpēc tad daļēji tādā gadījumā? Liekam pilnībā atbilst, jā. Nē, tas bija mans jautājums, ja, jo, Jā, bet mēs esam identificējuši un vadam šos riskus konkrētajiem pakalpojumam. Jā, pakalpojumu vadītājs arī to dara. Tas mums ir noteikti. Tas ir jauki. Nākošais veido un uztur pakalpojumu pieejamības un nepārtrauktības plānu. Lūk, vai ir sagatavots pieejamības un nepārtrauktības plāns? Pieejamības plāns paredz, ka ir apzināti riski, ka ir paredzētas gan reaktīvas, gan proaktīvas darbības, šo te apdraudējumu jeb risku vai varbūtības samazināšanai, vai arī ietekmes samazināšanai. Ja, mums riskiem ir divas sadaļas. Mēs varam vai samazināt varbūtību, ka tas iestājas, kaut kā nodrošinoties, vai arī, ja tomēr iestājas, tad mēs samazinām to ietekmi. Ja? Domājam, kā tad samazināt, ja kaut kas tāds notiks, lai mazāk sāpīgi tas būtu. To ietver šis plāns, un arī šīs te darbības, ja, kuras tad jūs vai jau esat veikuši, vai veiksiet situācijā, ja tas apdraudējums arī dzīvē iestāsies. Lūk, vai ka tādas lietas tiek plānotas? Neesam. Par pieejamību un nepārtrauktību nav mums tādu plānu. Tas nozīmē, tas plāns jau arī var būt uz vienas lapiņas, A4 lapiņas. Tur jau nav jābūt atkal kaut kādai zinātnē. Ja? Tas var būt ļoti vienkārši. Ja gadījumā cilvēks saslimst, aizvietojam ar to. Ja sistēma nav pieejama, tad datus ņemam no backupa. Vienalga. Ja? Tātad tur faktiski ir kaut kāds rīcības plāns. Rīcības plāns, ko jūs darat, ja gadījumā kaut kas nojūk nav riktīgi un ko tad, ja, lai nav panika un vienkārši pakalpojums pēkšņi nav pieejams, ja, un neko mēs nezinām, neko darīt, nekur skriet, neko grābt, neko ķert, ja. Piemēram, šajā gadījumā es atvainojos, tas pats, ja darbinieks ir saslimis, vai kāda cits darbinieks, kāda cita iemesla dēļ nevar pildīt savus darba pienākumus un ir rīkojums par tā aizvietošanu, kurš ir a priori, un ka viņš ir nepārtraukts. To mēs varam uzskatīt kā plānu. Jā, bet tā ir daļa, jo iepriekš nepavelti mēs runājam par kritiskajiem tiem, sastāvdaļām, komponentēm. Tātad jūs pirmkārt apzinat komponents, un tad jau katrai komponentei jūs plānojat, ko jūs darīsiet, ja tā komponente nojuks, vai tā komponente nebūs pieejama. Ja? Un ja jūs neesat noteikuši kritiskās komponentes šeit, ja? Tad ko tad jūs tur varat plānot, ja jūs jau pat neesat apzinājuši tās komponentes? Te ir diezgan tās secīgi tie pienākumi. Ja? Tātad mēs vispirms apzinām komponentes, un tad pirmais minimālais komponents ir apzināts. Labi. Ja komponents ir apzināts, tad ir nākošais jautājums. Ja komponents ir apzināts, ko jūs plānojat attiecībā pret viņām. Ja? Bet ja komponents nav apzinātas, tad visdrīzāk arī tas plāns tur īsti nebūs jau pret ko viņu taisīt. Kaut kā tā. Te ir jāskatās mazliet. Mēs nevaram, un tas ir atkal visiem klātesošiem, mēs nevaram skatīties uz vienu konkrētu jautājumu šauri. Tikai šauri. Jo, ja jūs vēl neesat pamanījuši, tad ievērojiet, ka tie jautājumi mēdz būt secīgi un atkarīgi viens no otra. Un reizēm tur ir šī loģika. Ja jūs neesat izdarījuši iepriekšējo darbību, nedarat, tad jūs nekādīgi nevarat darīt nākošo darbību, jo nākošā darbība ir saistīta ar iepriekšējo. Ja? Tā kā to jāņem vērā, vērtējot, ka tās darbības un tie kritēriji vietām
ir savstarpēji saistīti. Lūk, viņi nav neatkarīgi. Un tā, tad atgriežamies pie šī jautājuma. Vai jūs veidojat plānus? Tas jautājums ir, it kā no vienas puses, es varbūt to nevarētu pateikt, ka es to izprotu, ka man trūks darbinieka vai viņš pēkšņi saslims, man nav cita varianta, ka man ir, piemēram, rīkojums, par aizvietošanu. Tā var būt tāda neapzināta šī kritiskā komponente, kuru mēs esam aizstājuši ar rīkojumu aizvietotāju, jo visos noteikumos, piemēram, procedūrās, nepieņem vadītājs prombūtnes laikā, pieņem vadītāja aizvietotājs. Tas ir, mēs tikai... Tas ir labi, tas tik tālu ir labi, bet atkal atgriežamies pie kritiskajām komponentēm. Vai jūsu gadījumā darbinieki ir ar augstāko risku, Es pieļauju, ka nē. Ka jūsu gadījumā daudz kritiskāka komponenta ir kāda informācijas sistēma, kura, ja nav pieejama, nobrūk, nedarbojas, tad jums nav datu, ar ko vispār strādāt. Un ko tad? Tāpēc jau bija runa, ka mēs apzinām kritiskās komponentes, un tad jau atbilstoši to komponentu kritiskuma pakāpē, jo risku analīzē arī tos līmeņus nosaka, kura tad tā kurš apdraudējums ir ar kādu līmeni. Un tad ir jautājums. Bet ja mums ir tāda iestādē izveidots informācijas sistēma nepārtrauktas darbības nodrošināšanas un atjaunošanas plāns, tas konkrētajā gadījumā par informācijas sistēmām, tas ir plāns. Ļoti labi, jā. Te ir jautājums, tas nozīmē, ka jums pat cilvēkiem ir kaut kāda aizvietošanas schēma par informācijas sistēmām. Jums ir kaut kāds B plāns, rezerves plāns, ko darīt. Tad te paliek tikai jautājums, vai visām kritiskajām komponentēm tāds ir. Bet jums nav dokumentēts vai apzināts kritiskās komponentes. Tāpēc visdrīzāk te ir daļēji. Kaut kam jums ir, bet jūs nevarat būt droši, ka visām kritiskajām komponentēm ir, jo jūs neesat tās komponentes apzinājuši un novērtējuši tos riskus. Un varbūt, ka tās sistēmiski paskatoties, jūs ieraudzītu vēl kaut kādas komponentes, kurām iespējams, ka nav šādi te B plāni, jeb risku samazināšanas ietekmes vai varbūtības samazināšanas plāni, un arī šīs te lietas. Lūk, tāpēc, lai būtu atbildes daļēji, es pieļauju, ka tas arī ir diezgan reāls vērtējums jūsu gadījumā. Labi, tālāk. Mēra faktisko pieejamību. Lūk, mēs plānojam, mēs esam noteikuši kaut kādu pieejamības rādītāju, kuru mēs neesam noteikuši, acīm redzot, Bet mēs būtu noteikuši kaut kādu rādītāju, ka mums ir tur jābūt pieejamībai 98% no viss tā paredzētā darba laika, pakalpojumam. Un tad, vai kādā veidā mēs sekojam līdz, kāds tad ir faktiskais, vai tas tiek kaut kā uzskaitīts, mērīts un tam līdzīgi. Tā ir ļoti sāpīga tēma visā publiskajā pārvaldē, jo tur ir jābūt kaut kādām monitoringu sistēmām vai kā tad var monitorēt faktisko pārtraukumu un pieejamības zudums vai būtisku samazināšanos. Tā ir nākotnes izaicinājums visiem, varētu teikt. Tas ir sarežģīti. Labi, pagaidām nav. Tālāk. Īsteno nodrošina nepieciešamo pieejamību un nepārtrauktību. Tātad īsteno proaktīvas un reaktīvas aktivitātes. Tas nozīmē, ja mums ir tas plāns, tad mēs atbilstoši plānam veicam arī visas šīs aktivitātes. Tātad, ja runā par to, ko nozīmē proaktīvas un reaktīvas aktivitātes vai darbības, te nav runa par reaktīvajām lidmašīnām, nē. Proaktīvas aktivitātes nozīmē, ka mēs jau saulaicīgi veidojam kaut kādas dublējošas sistēmas, kaut kādu nodrošinājumu un tam līdzīgi. Mēs veicam darbības pirms ir iestājusies šī te riskantā situācija, ja pieejamība pazudusi. Tātad mēs kaut ko darām pirms. Tas ir proaktīvi. Un reaktīvi
ko mēs darām, nu, tad, kad iestājas, kā tajā brīdī mēs reaģējam un samazinām šo ietekmi, ja, lai nebūtu tik sāpīgi tas viss, ja, un tam līdzīgi, ko arī plānā var paredzēt, ja. Un līdz ar to šeit ir runa par aktivitātēm atbilstoši plānam. Ja mēs iepriekš runājam tikai par to, ka veido un uztur plānus šajā rindiņā, ja, šeit, tad šeit atbilstoši plānam mums ir arī jārīkojas. Mums nepietiek ar to vien, ka ir plāns. Tā, ko liekam šeit? Neatbilst. Labi. Šī bija ļoti smaga tēma, ja šis te uzdevums 13. ir ļoti smags, ietilpīgs un jaudīgs. Tieši par šo uzdevumu arī valsts kontrole ir rakstījusi diezgan tādu kritisku atzinumu par to, ka mēs valstī īsti nekontrolējam. Pirmkārt, valstī kopumā nav noteikti pieejamības līmeņi, vispār kā rādītājs nav daudziem pakalpojumiem, jā, ir noteikti informācijas sistēmām un dažādiem tehniskiem resursiem. Tur ir, bet ko līdz mēs runājam par pakalpojumiem, pakalpojumiem nav noteikti. Otkārt, mēs nemākam konstatēt, vispār identificēt, ka kādam pakalpojumam pieejamība ir pazudusi un pakalpojums nav pieejams. Kā jokojot saka, mēs no televīzijas uzzinām, ka mūsu pakalpojums nav pieejams. Ja? Lūk, ja? Tā ir otra lieta, par ko runāja valsts kontrole. Un trešā, ka nav nekādas monitoringa sistēmas un ka mēs īsti, nevaram neko arī izdarīt. Ja? Tā kā bija diezgan kritisks ziņojums un tas ir ļoti nopietni arī jāuztver, jo mūsu pakalpojums saņēmēju apmierinātība, protams, ļoti lielā mērā ir atkarīga no tā, vai mūsu pakalpojums ir pieejams vai ne, un cik bieži viņš nav pieejams. Tā, tas bija par šo. 14. Piekļūstamības nodrošināšana. Un tā, saistībā ar piekļūstamību ir četri tādi apakšjautājumi. Pirmais – daudzkanālu piekļūstamība. Tātad, vai jūsu pakalpojumu var pieprasīt un saņemt dažādos alternatīvos kanālos? Atbilst. Es uzdošu kontroli jautājumu, vai tie kanāli atšķirīgi, jo kuros var, vai tie ir tie, ko gribētu redzēt pakalpojumu saņēmēji. Jo atkal, mēs bieži vien iedomājamies, ka mēs izveidojam 2 pieprasīšanas, vai 3 pieprasīšanas saņemšanas kanālus, un tad varam uzskatīt, ka viss ir laimīgi. Bet vai tie kanāli ir tie, kuri būtu piemērotāki un vēlamāki pakalpojumu saņēmējiem? Te ir šis te papildu jautājums. Tas, ka jums ir pieejami, mēs jau atzīmējam, ka atbilst pilnībā, bet pašiem tomēr prātā ir jāpatur paškritiski, vai tie ir īstie kanāli, kuri būtu bijuši vajadzīgi. Ja? Vai tur kaut ko nevar pilnveidot? Lūk. Sakiet, lūdzu, vai šajā gadījumā nebūtu jāveic aptauja? Tas varētu būt viens no variantiem, jā. Jo jebkad, tad, kad mēs runājam par to, kā labāk, es atkal lietošu to vārdu izpatikt, bet pozitīvā nozīmē izpatikt mūsu pakalpojumu saņēmējiem, tad skaidrs, ka mēs nevaram vienmēr paļauties uz savu veselo saprātu. Mēs domājam, ka tā viņiem būtu labāk, ja? Nē, reizēm ir liederīgi tiešām arī pajautāt šo te pakalpojumu, galveno grupu pārstāvjiem, ja? Kā tad jums patīk, vai jūs gribētu savādāk, vai jums šādi ir ērti, ja, un vai tas viss ir kārtībā. Ja? Lūk, tā kā ja jūs tādas aktivitātes veicat, bet šis bija jau jautājums kaut kur iepriekš, vai jūs interesējaties par pakalpojumu saņēmēju vajadzībām, ne tikai par rezultātu, bet arī par procesu. Ja? Un tas, protams, ka ir jādara. Šeit tas ir tikai arī viena no tām situācijām, jā. Bet jā, protams, jā, ka aptauja ir viens no veidiem, kā to uzzināt. Jo var jau būt tiešām, ka mēs izdomājam, ka tie kanāli, ko mēs esam izvēlējušies, ir paši labākie. Ja? Bet kā ir ar tiem otrā pusītē, ar tiem cilvēkiem? Ja? Vai viņi apstiprina to, ko mēs domājam? Un reizēm sanāk, ka nē. Jo, mums ir dažādi pieredzi, dažādi
līmeņi, piemēram, mēs kā pakalpojumu saimnieki esam gudri. Un mēs uzskatām, ka ir noteikti kanāli, to starp elektroniskā vidē, ja, kur tas taču ir tik vienkārši, tas ir skaidrs. Bet pakalpojumu saņēmēji reizēm, varbūt nav tik zinoši gan digitālajās tehnoloģijās, gan citur, un viņiem tie kanāli liekas kosmos. Tas, kas mums liekas vienkārši un pats par sevi saprotam. Un te var rasties šī te neatbilstība. Bet tā bija atkāpīta, pārējiem kolēģiem, arī klausoties, ka svarīgi ir tos kanālus tomēr, pavērtēt. Lūk, kādi tie kanāli ir, kādas ir tās vidas, tas ir politikā aprakstīts, tur var apskatīties, kādi vispār ir, kam kurš kanāls ir derīgs, kam nav derīgs un varianti. Lūk, tātad daudz kanālu. Tātad. Un šeit mēs runājam, ka gan elektroniskā, gan fiziskā vidē. Labi, tālāk. Otrs. Teritoriālā piekļūstamība. Vai jūsu pakalpojumu var pieprasīt un saņemt jebkur Latvijā? Elektroniski, jā. Tad var, vismaz kādā no kanāliem var. Jo šeit mēs savukārt cits griezums, cita dimensija. Ja iepriekš mēs runājam par dažādiem kanāliem, tad te mēs savukārt runājam par teritoriju, lai nav tā, ka tikai Rīgā, ka tikai vienā noteiktā adresē un tam līdzīgi. Ja? Tātad teritoriāli pārklājums ir un viņu kaut kādā no kanāliem var pieprasīt, jebkur. Jā, atbilst pilnībā. Šeit, kā jūs redzat, šai grupai ir šī 4. izvēlnīta neattiecas, jo var būt tādi pakalpojumi, kuri nav paredzēti visā teritorijā pēc būtības. Ja? Ir konkrēts pakalpojums, kuru var saņemt un pieprasīt tikai konkrētā vietā, konkrētā adresē, unikāla lieta, ko kāds dara. Ja? Un tad tur varēs vienkārši atzīmēt, ka neattiecas. Bet jūsu gadījumā, šī te izmaksa, viņi var pieprasīt, saņemt jebkur, ideāli, ļoti labi. Tā, nākošais piekļūstamības veids. Šī te iekļaujošā pieeja, tad pakalpojumu var pieprasīt pirmkārt personas ar zemiem ienākumiem. Ko tas nozīmē? Personas, kuras nevar nopirkt datoru, kuras nevar nopirkt vietu tālruni, kurām varbūt reizēm ir sarežģīti arī nopirkt biļeti autobusam, lai aizbrauktu. Tātad, reāli trūcīgie. Ja? Kā šīs personas, vai viņām ir iespēja? Ir. Labi. Nākošais. Digitālās tehnoloģijas nepārzinošas personas. Tātad tehnoloģiski maz izglītoti cilvēki, kuri nemāka rīkoties. Ja? Pat ja viņiem būtu nauda, viņi nemāka ne ar datoru rīkoties, ne ar vietu tālruni. Cilvēki, kuriem joprojām ir podziņu tālruņi, piemēram. Ja? Ko viņi var piekļūt jūsu pakalpojumam? Jā, mums šis pakalpojums arī tajā saucamajā FKATS grozā ir. Jā, labi, tur viņiem palīdzēs. Jā. Un pēdējais piekļūstamības veids – personas ar funkcionāliem traucējumiem. Tātad maz kustīgi, maz redzīgi, maz dzirdīgi, vai nemaz neredzīgi un nedzirdīgi, un tam līdzīgi. Ja? Kā ir ar šo grupu? Vai jūsu pakalpojums ir viņiem? Es domāju, ka jā. Ar domāšanu nelīdzēs. Es teiktu, ka jā. Es teiktu, ka jā, jo, protams, vienmēr gadās atsevišķas situācijas, tādas varbūt tās nestandarta, bet jā, es atbildētu, ka jā. Tas nozīmē, ka neredzīgs cilvēks kaut kādīgi var pieprasīt jūsu pakalpojumu. Jā. Un vismaz uzsāk šo procesu un viņam tiks palīdzēts un viņš varēs pieprasīt šo pakalpojumu pilnā apjomā. Mazkustīgs cilvēks, kurš faktiski ir gulošs cilvēks un guļ mājā. Viņam ir, viņam, ja mēs tā skatāmies tālāk, tad tas ir vai caur pilnvaru, vai tas ir viņam aizbildnis, atbalsta persona, protams, jā. Tas nozīmē, ka sarežģītāks tas process paliek, bet nav tā, ka viņš nevar vispār, ka nepaliek ārpusē.
Ir arī daudz gadījumu tādi bijuši, kur ir tie tādi paši, guļoši, diemžēl, jā. Nu jā. Jo jūsu gadījumā ir sevišķi varbūt šāda situācija reāli, ka kaut kādu darbību rezultātā viņš tieši tādā stāvoklī ir nonācis. Jā, un pārsvarā tās ir noformētas pilnvaras. Jā, labi, skaidrs. Nu labi, un pēdējais piekļūstamības 4. jautājums – pārobežu piekļūstamība, kas nozīmē atbilstība SDG regulai. Ir tāda, jā, un atkal jautājums, jā, vai ārzemniekiem arī ir iespēja šo pakalpojumu pieprasīt saņemt, ja gadījumā kaut kas tāds ir gadījies. Jā, viņš var saņemt, pieprasīt, ja viņš ir mūsu valstī saņēmis pakalpojumus. Jā. Lūk, ļoti zaļa sadaļa. Vismaz kaut kas zaļš. Nu jā, bet piekļūstamība arī ir viens no tiem jautājumiem, par ko visi domā, jā, un tur var būt situācijas, ka kaut kas nav. It sevišķi ar to daudzkanālu piekļūstamību varētu būt vājā vieta, jā, bet labi. 15. Pakalpojumu pieprasījumu pārvaldība un izpildes nodrošināšana. Ko gan tas varētu nozīmēt? Lūk, šī ir tā lieta, ko, faktiski lielākajā daļā gadījumu visi arī dara. Šeit ir runa par pakalpojumu sniegšanu. Ja mēs iepriekš runājam par to, ka publiskajā pārvaldē pakalpojumu pārvaldība ir sveša lieta, tad pakalpojumu sniegšana jau gan nav sveša lieta. To mēs darām jau 30 gadus. Visi un visādos veidos. Bet vai mēs to darām atbilstoši? Lūk, un te būs jautājumi. Pirmkārt, pārvalda konkrēti pakalpojumu pieprasījumus un nodrošina šo te izpildi. Tātad pārvalda pieprasījumus un nodrošina izpildi. Ko gan tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pakalpojumu pieprasījumi tiek fiksēti, kaut kur uzskaitīti. Katra transakcija tiek reģistrēta, ka bija tāds pieprasījums. Jā, un tālāk, protams, arī rezultāts tiek piefiksēts un tam līdzīgi. Viss ir saistīts lielā mērā ar to, vai jums kaut kādā veidā ir nodrošināta informācijas uzkrāšana par pakalpojumu pieprasījumiem. Jo pakalpojumu pieprasījums es pieļauju, ka jums arī var pieprasīt dažādos veidos. Un tad kaut kur kopā vienā reģistrā sanāk un sakrājas visi šie pieprasījumi. Neatkarīgi no tā, kur viņi ir pieprasīti, kurā kanālā, vai Latvija LV, vai klātienē, vai neklātienē, vai attālināti, vai fiziski, ja? Vai tas ir nodrošināts. Pilnībā atbilst. Ļoti labi. Tādēļ, ka lielai daļai gadījumu, īsti nav tāda pilna skata par visiem pakalpojumu pieprasījumiem. Kaut kas tiek reģistrēts, kaut kas ne, atkarīgs no tā kanāla. Ja, un ja iezvanība atsūta e-pastu kādam darbiniekam, tad tur viņš arī paliek, ja tajā e-pastā, un nekur viņš tālāk neaiziet, ja šis pieprasījums kaut kādā kopējā uzskaitas sistēmā, ja, un tam līdzīgi. Ja. Tā kā šis ir tāds diezgan, nevienmēr pats par sevi saprotams jautājums. Automātiski neizpildās, ne. Nākošais organizē konkrēti pakalpojumu pieprasījumu izpildi, ja nepieciešams piesaista sniedzējus. Šis ir jūsu gadījums, ja, tātad jūs organizējat, ja šo izmaksu piesaistat partnerus, jūsu gadījumā tas ir tipiski, ja, un jums ir šie partneri, lai varētu šo pakalpojumu sniegt līdz pat beigām, līdz pēdējiem procesa solim. Ja? Tā kā, droši vien, kā arī atbilst. Atbilst, jā. Tā es saklausīju. Jā. Nākošais. Uzkrāja un analizē informāciju par pieprasījumu izpildes gaitu, rezultātu, un tad, lūk, sāksies tas, ko reti kurš var izpildīt pašlaik. Tātad uzkrāja informāciju par pieprasījumu izpildes gaitu. Ko tas nozīmē? Tie ir statusi. Pieprasījums saņemts, pašlaik viņš ir statusā lēmumu pieņemšana, jeb izskatīšana, pēc tam ir
kaut kāds nākošais status tajā darba plūsmā. Te mēs jau runājam par darba plūsmām, izpildes gaitu. Nav tā, ka tikai pieprasīja, izpildījām 2 tie punktiņi, nē, pa vidu vēl ir soļi procesā, un katram solim ir noteikts status. Un tas nozīmē, ka mēs varam redzēt, sekot līdzi, kurš pieprasījums ir kādā statusā. Lūk, ja, to nodrošina jau šī te pieteikuma, ja pieprasījumu uzskaita sistēma, tehnoloģiski to atkal visbiežāk veids pieteikumu vadības sistēmā, jo pakalpojumu pieprasījums ir viens no pieteikumu veidiem. Tātad te ir obligāti jābūt aizmugurē tehnoloģiskam nodrošinājumam, vai no lokālam, vai centralizētam, ja, tas pat nav būtiski. Lūk, un tad, tas, ko es iekrāsoju pelēku, tā ir tā smagākā daļa pašlaik, nepārvaramā daļa daudzām iestādēm. Mums pašlaik arī Eiropas Savienībā kontrolē un vērtē mūsu valsti, vai mēs nodrošinam savu pakalpojumu izpildes caurspīdīgumu. Tā to sauc atvērtību un caurspīdīgums, kas nozīmē, ka jebkuram pakalpojumu saņēmējam, pieprasītājam šī brīdī vēl, ja, ir iespējams sekot līdzi, kā mainās statusi viņa pakalpojumu pieprasījumam. Tātad kaut kur tīmekļu vietnē visdrīzāk, ja, viņš var ieiet tur, kur viņš pieprasīja savu pakalpojumu, tur viņš arī redz, kas konkrētajā brīdī notiek ar viņa pakalpojumu. Cik tas pakalpojums tālu ir ticis, kur viņš ir iestrēdzis jau uz pusgadu, status nemainās, ja, un tam līdzīgi. Ja. Un šo tiešām var izpildīt tad, ja ir pieteikuma vadības sistēma, kurā ir šī darba plūsma, ja, un tad šī pieteikuma vadības sistēma arī nodrošina to aktuālā statusa, teiksim tā, eksponēšanu, jeb parādīšanu šim te pakalpojumu pieprasītājiem, ja? Un to nodrošina pieteikuma vadības sistēmas parasti, ja, tajās iestādēs, kur kaut kas tāds ir izveidots. Un tas ir nopietni, tas ir grūti. Reti, kurš es tiešām mīman kaut kādu pozitīvu piemēru, kur iestādes tiešām nodrošina, ja? Bet tie ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitām. Kā jums ir? Vai jūs varat nodrošināt šo te? Nē, mēs tikai uzkrājam. Tas ir atkal, ja es teikšu, tik daudz ir iestādes, kuras nodrošina šo atpakaļ saiti, pieprasītājiem, ka viņš jebkurā brīdī redz statusu. Ja? Lūk, ja? Un tas nav vienkārši. Kuras ir tās iestādes, kuras var šo? Es neatceros. Es zinu, ka mums kaut kādas sarunu gaitā ar iestādēm tas pavīdēja, mēs nopriecājāmies, bet es vairs neatceros. Zini, Normund, atceries, es tev rādīju zemes grāmata. Aha, jā, viņi atsūta to kodu, un tu tur, kur pieprasīji to pakalpojumu, tu vari ievadīt kodu, un tu redzi statusu. Aha, lūk. Tātad vismaz viens, ja ir piemērs, kā to var, ja. Tātad ir pozitīvi iestādi, pozitīvs piemērs, kur to ir atrisinājuši. Un šo caurspīdīgumu nodrošina. Var redzēt to izpildes gaitu, cik tālu tas pieprasījums ir aizceļojis laika gaitā. Un tā ir ļoti svarīga prasība visām iestādēm, visiem pakalpojumiem, jo pēc tā vērtē Latviju. Ja, tātad tas ir viens no, kas tur bija digitālā dekāde, vai daudzi tie starptautiskie pētījumi, mērījumi, kur katru gadu mēs tiekam vērtēti, un šis bija viens no jautājumiem, kur mums bija diezgan liela, varētu teikt tā vēl, izaicinājumi, daudz ko darīt. Negribējās lietot tādu negatīvu vārdu, ja kādu. Drīzāk jāsaka, mūsu valstī šai ziņā ir vēl daudz izaicinājumu. Lūk. Tieši dēļ šī pelēkā iekrāsotā, ka mēs nevaram to nodrošināt. Tālāk. Pieņem lēmumus, ierosina izmaiņas un plāno uzlabojumus saistībā ar pakalpojumu pieprasījumu izpildi. Lūk, vai pakalpojumu vadītājs, plāno kaut kā uzlabo savu pakalpojumu, ja, tātad, ko jau te dara saistībā ar šo pakalpojumu pieprasījumu. Tātad procesu uzlabo, lūk, šīs te caurspīdīgumu uzlabo, jebko dara, ja, lai būtu ērtāk, ātrāk, foršāk, jebkādā ziņā. Vai šāda veida darbības tiek veiktas. Vai jūs kā pakalpojumu vadītāji kaut ko tādu darat. Tas nenotiek pats no sevis. To dara mērķtiecīgi. Tātad tur nevar būt tā, ka es īsti nezinu, es nepamanīju,
ka es kaut ko daru. Nē, vai nu to dara vai nedara. Nē, nu, protams, jau dara. Labi. Ja jūs to darat, tad es lieku pilnībā atbilst. Nē, liekiet labāk daļēji atbilst. Ka tur vēl varētu būt, ja, ko pilnveidot un padomāt. Ja? Jā, Lūk, labāk tā, jā. Tas ir tas, ko es atgādinu arī visiem. Ja? Nevajag mēģināt pēc iespējas visur salikt, ka atbilst pilnībā. Tas nav mērķis. Mums nevajag pašiem sevi parādīt labākus, kā esam, jo tas ir pašiem sev. Labāk te tādu, kritisko domāšanu, zinām piesardzību, ja? Un labāk ielikt, ka daļēji atbilst ar domu, ka vēl te ir ko padomāt, ko varētu pilnveidot tajā jautājumā. Ja? Tas ir tāds aicinājums, jo tie plāni ir jums pašiem. Ja? Un tad nav jēgas salikt, ka mēs visi esam ideāli un nekāda pilnveida nenotiks līdz ar to. Nav vajadzīgi. Tā, nākošais. Pilnveido konkrēti pakalpojumu pieprasījumu, ja? Tātad izstrādes procesu. Te mēs runājam par to, ka pieņem lēmumus un plāno uzlabojumus, ja, iepriekšējā. Un te jau mēs faktiski īstenojam tos plānus. Lūk. Kurš šeit? Te varētu arī atbilst daļēji varbūt tās. Es domāju arī, jo šie divi jautājumi ir atkal, kā jūs redzat, cieši saistīti. Vispirms mēs kaut ko plānojam, ja, un pēc tam mēs arī darām. Varbūt situācija, ka mēs kaut ko plānojam, bet nedarām. Laika trūkuma dēļ, naudas trūkuma dēļ, ja? Un tas arī, ja tā ir reāla situācija. Tāpēc tie jautājumi ir sadalīti divās daļās, ja? Ka mēs varam plānot, ja, un tur organizēt un lēmumus pieņemt, bet, naudas nav, lai to izdarītu. Un tad mēs to vienkārši nedarām. Objektīvi iemeslu dēļ. Jūsu gadījumā, ja, tā tad daļēji. Labi, 15. arī ir. 16. Atbalsta nodrošināšanu pakalpojumu saņēmējiem. Tas ir uzdevums. Uzdevums paredz, ka visiem tiem, kam ir pakalpojumi, faktiski ir jānodrošina atbalsts, sava pakalpojuma atbalsts. Šeit mēs runājam arī par to, bieži vien uzdod jautājums, vai atbalsts nav atsevišķs pakalpojums. Nē, atbalsts ir jūsu konkrētā pakalpojuma sastāvdaļa. Ja jums ir pakalpojums, tad jums ir pienākums šo atbalstu arī nodrošināt. Un tas nav nekas atsevišķi vai papildus. Nē, jūsu pakalpojums ietver atbalstu. Atbalsts jau ir komplektā pēc noklusējuma. Atbalstam ir jābūt. Un tad, lūk, šeit ir jautājums organizē un nodrošina atbalstu pakalpojumu saņēmējiem gan klātienē, tātad klientu apkalpošanas centros, gan attālināti, palīdzības dienestā, tātad zvanot, konkrēti pakalpojumu pieprasīšanai un saņemšanai. Vai jūsu pakalpojumam konkrētajam ir nodrošināts šis atbalsts? Pie tam, kā jūs redzat, divi veidi, gan klātienē, gan attālināti. Pie tekstā ierakstīts, ja nepietiek tikai ar vienu no tiem. Atbalstam ir jābūt iespēja, ja, nodrošinātāji gan tā. Jo varbūt situācijas, ka elektroniski nevar. Līdzīgi kā ar pakalpojumu tā piekļūstamība. Ne visi cilvēki elektroniski to var izdarīt. Ja? Un tad ir jābūt kaut kādai iespēja arī ar cilvēku, klātienē iespējams parunāt. Tajā pašā kapsulā. Jā, atbilst, jā. Atbilst pilnībā, ja? Jā. Labi. Organizē un nodrošina informāciju, konsultācijas un apmācību pakalpojumu saņēmējiem saistībā ar konkrēto pakalpojumu. Ja pirmais bija vienkārši atbalsts, palīdzības dienests, tad šeit, vai jūs organizējat dažādas atkal informāciju, konsultācijas, ja vajag, un apmācību, ja vajag, ja. Tie ir atkarīgs no tā pakalpojuma sarežģītības. Jo ir vienkāršāk pakalpojumi, kam pietiek ar informāciju, jūs mājaslapā publicējat informāciju savas iestādes mājaslapā, un ar to arī faktiski pilnībā pietiek, ja tur viss, kas vajadzīgs ir, nav jautājumi, ja. Varbūt arī, ka sarežģītākā gadījumā ir vajadzīgas konsultācijas, un varbūt, ka vēl sarežģītākās situācijās, varbūt pat iespējams, ka vajag kaut ko apmācīt, ja. Tā kā šāda veida darbības, vai jūs veicat kaut ko, vai kā? Jā, veicam, atbilst pilnībā. Organizē
un nodrošina atbalstu pakalpojumu saņēmējiem, atbalstu saņemšanai nepieciešamo tehnoloģisko nodrošinājumu. Šeit atkal, te ir neatiecas. Tātad var būt pakalpojumi, kur, lai viņus saņemtu, faktiski ir vajadzīgs dators, kaut kas specifiski, kaut kas tur jādara. Un tad, tā kā ne visiem ir, tad ir jautājums, ko tad darīt, Un tādās situācijās jums būtu jānodrošina arī šis te, nepieciešamais tehnoloģiskais aprīkojums. Lūk. Bet šeit ir iespēja arī ierakstīt, ka neatiecas, jo visi nav tādi pakalpojumi, kur, lai saņemtu atbalstu, vai kaut kādus tehnoloģiskus rīkus. Varbūt arī, ka tas nav aktuāli, ka tas nav neatiecas. Neatiecas. Tehnoloģiskais aprīkojums, ja nav papīrs, ja, piemēram, cilvēks nevar atvērt dokumentu, tāpēc, ka viņam nav datora, tad mēs varam to aizsūtīt pa pastu papīra veidā. Bet tā kā man Andrejs saka, ka papīrs nav tehnoloģisks aprīkojums, tad neatiecas. Tas ir drīzāk runa, ka mēdz būt, ka klienta apkalpošanas centrā tiek nodrošināta darba vieta, bet tas gan ir drīzāk jāuztver kā papildu pakalpojums, Darba vietas nodrošināšana, tas nav standarta atbalsts, tas ir papildus, Bet te ir jautājums, ka var būt situācijas, ka tas ir nepieciešams, kaut kādas tādas papildu lietas, lai viņš būtu spējīgs, to atbalstu saņemt. Un kaut kas tāds. Bet tie drīzāk ir tiešām tādi kaut kāds sarežģītāki gadījumi. Jūsu gadījumā tas, drīzāk, ka nav, nepieciešams, tāda situācija nav. Nākošais uzdevums. Pakalpojumu līmeņa vienošanās nosacījuma izpildes kontroli. Un tagad atkal uzmanieties. Kaut kur pašā sākumā mums bija viens uzdevums, ka bija jānosaka šie pakalpojumu līmeņa vienošanās nosacījumi, ka jums bija jāizveido šīs te grupas, tas bija tas, par ko mēs šodien laikam sākām, Un līdz ar to kaut kur tie pakalpojumu līmeņa vienošanās nosacījumi ir noteikti, un tagad ir jāveic noteiktas darbības, lai jūs kontrolētu, ka jūs tiešām arī ievērojat tos iepriekš noteiktos pakalpojumu līmeņa vienošanās nosacījumus, Un tad pirmais mēra, uzskaita un analizē konkrēti pakalpojumu līmeņa vienošanās nosacījumu faktisko izpildi. Lūk, Līmeņus, tad jau arī nē. Tā kā mēs neesam noteikuši pakalpojumu līmeņus, tad arī mums nav ko mērīt un nav ko uzskaitīt un analizēt. Faktisko atbilstību, Atcerieties, mēs runājam, ka tie pakalpojumu vienošanās līmeņi, tas ir tas mūsu solījums, ko mēs ierakstam, konkrēts rādītājs, konkrēta vērtība, tik un tik ātri, tik un tik īsā laikā novērsīsim tur incidentu, tāds ir mūsu darba laiks, tāda ir pieejamības procenti, konkrēts rādītājs vērtība, Un ja tāda ir noteikti, tad nepietiek jau ar to, ka mēs esam noteikuši. Mums jau kaut kādīgi ir jāseko līdzi, kā tad faktiski dzīvē notiek, Un tas ir konkrētas darbības, kas ir jāveic. Labi, tālāk. Veids korektīvas darbības neatbilstību gadījumos. Šeit laikam aizies pa ķēdīti. Ja jūs nemērat, tad jūs visdrīzāk arī neveicat korektīvas darbības, jo jūs jau nekonstatējat faktiski tās neatbilstības. Un tas ir sarežģīti, Tas ir sarežģīti konstatēt. Tas bija tas, ko es teicu, ka tā pati valsts kontrole bija konstatējusi, ka mēs jau pat nespējam konstatēt, ka pakalpojums nav pieejams. Tad kā tad mēs tur varam? Konsultē un apmāc, konsultē un apmāc saņēmējus par konkrētu pakalpojumu lietošanas nosacījumiem. Te ir kaut kas bišķi cits. Mums ir noteikti nosacījumi, uz kādiem mēs apsolam sniegt savu pakalpojumu. Tie ir tie pakalpojumu līmeņa vienošanās nosacījumi. Bet šeit ir runa par to, ka kā tad cilvēki saprot, vai viņi izprot tos nosacījumus. Un tas nozīmē, ka mēs mācām saviem cilvēkiem, pakalpojumu saņēmējiem, ka ja mums ir minēts darba laiks no 9 līdz 5, ko tas nozīmē? Ka tas ir tikai darba dienās, ka tas nav brīvdienās, ka tas ir noteiktās adresēs un negaidiet citur. Ja mums ir noteikts pieejamības procents
to reti, kurš normāls cilvēks sapratīs, ko jūs esat domājuši ar 99% pieejamību. Ko tas nozīmē? Nu, neviens īsti cilvēks to nezina, ja viņš nav saskāries ar pakalpojumu pārvaldību. Ja? Tad ir jāskaidro, ka tik un tik mēnesi ir darba stundas paredzētās, un tad tie 98% faktiski nozīmē, pārreikinot, ka 2 stundas mēnesī ir pieļaujami pārtraukumi. To mēs esam apsolījuši. Ja? Bet ja būs vairāk pārtraukumu, tad tas vairs neatbilst un nav pieļaujami. Bet līdz 2 stundām mēnesī, to mēs esam solījuši, un tajā mēs arī iekļaujamies. Piemēram, ja? Un tā tālāk. Tas nozīmē, ka nevienmēr šie tehniskie pakalpojumu līmeņa vienošanās nosacījumi ir tā viegli uztverami un saprotami tautai. Reizēm viņi ir tehniski. It sevišķi, ja tie ir tādi tehniskāki pakalpojumi, ja, tad tur var būt, teiksim, viens no pakalpojumu līmeņa vienošanās nosacījumiem interneta ātrums. 1 gigabaits tur, cik tur sekundē vai minūtē vai kāda tur tie rādītāji, ja? Ko tas nozīmē cilvēkam un tam līdzīgi, ja? Tā kā līdz ar to tie rādītāji var būt dažādi un reizēm var būt nepieciešams skaidrot, ja, ko mēs ar tiem rādītājiem domājam. Protams, ka ir labāk, ja tie rādītāji ir izveidoti tā, ka jebkurš arī viegli uztver un saprot. Bet, kā jau es teicu, reizēm tie rādītāji var būt arī tādi diezgan tehniski. Ir pakalpojumi, ja. Tad var būt arī jautājumi, ja, un varbūt nepieciešams konsultācijas. Lūk, tas ir šajā te punktā. Jūsu gadījumā tie rādītāji nav, pašlaik mēs nezinām, ja? Līdz ar to jūsu gadījumā visdrīzāk liksim, ka pašlaik neatbilst, jūs neko nekonsultējat un neapmācat, jo jums nav tā rādītāju sistēma izveidota. Ja? Pat ja jūs minējāt, ka jums viens rādītājs ir, tiesa gan arī bija aizdomīgi, viņš bija garš, izklausījās, ka tas ir tāds apraksts drīzāk, ja? Nevis konkrēts rādītājs, konkrēta vērtība. Ja? Un līdz ar to, jā, var būt situācija, ka jums zvanītu un teiktu, paskaidrojiet, ja, ko tad nozīmē, ka, piemēram, pakalpojumu pārtraukumi pieļaujamie mēnesī, ir līdz 2 stundām. Vai pakalpojumu pieejamības pārtraukumi var būt līdz 5 reizēm mēnesī. Kā tas izpaužās? Tad šodien ir tā reize vai šodien nav tā reize, jo šodien man pakalpojums nav pieejams. Cik no reizēm jau ir iztērēts? Kā es varu zināt, ka šī jau nav 6. reize mēnesī, ka šī ir tikai 3. reize? Un tāda tipa jautājumi var rasties saistībā ar jūsu šiem pakalpojumu līmeņa vienošanās nosacījumiem. Ja? Un tad jums ir jāveic šis skaidrojošais darbs. Lūk, tā. Tas ir pārējiem jārīga zināšanai, ja? Ko tas nozīmē? Konsultēt un apmācīt. Tālāk uzrauga saņēmēju nosacījumu ievērošanu. Lūk, šeit beidzot ir kaut kas foršs priekš jums visiem. Nav tā, ka, ja pakalpojumu līmeņa vienošanās nosacījumi ir vienā virzienā, ka tie tikai jūs ierobežo un jums uzliek saistības. Faktiski jau ir arī otra puse, ir šie pakalpojumu saņēmēji, un arī priekš viņiem var būt kaut kādi rādītāji nodefinēti pakalpojumu lietošanas nosacījumi. Kā tad ir jālieto? Piemēram, var būt nosacījums, ka pakalpojumu nevar saņemt biežāk kā reizi dienā. Vai pakalpojumu nevar saņemt biežāk, ja pieprasīt kā reizi nedēļā, un tā tālāk, un tā tālāk. Tas nozīmē, ka var jau būt arī pret otru pusīti noteikti kaut kādi ierobežojumi, rādītāji, tie paši rādītāji. Jebkurš ierobežojums pakalpojumu saņēmējiem ir rādītājs. Un tad savukārt jūs kā pakalpojumu vadītājs sekojat, vai arī viņi pilda šos savus nosacījumus, tos nosacījumus, ko jūs esat uzlikuši viņiem, ja? Ka nevar patērēt, piemēram, kā kādreiz, ja veikalos bija, ka vienam pircējam pienākās tikai 3 gabaliņi ziepju un ne vairāk. Ja, tas nozīmē, ka jūs arī kā pakalpojumu saņēmēji atsevišķiem pakalpojumiem varat noteikt šādus ierobežojumus, lai cilvēki zinātu, ko viņi var, ko nevar. Un tad ir jāsako, kas notiek, ja? Tā.
Pieļauju, ka es paskaidroju būtību šim punktam. Kā tad Nu, tad šeit atbilst. Atbilst? Jums ir noteikti šādi rādītāji pakalpojumu saņēmējiem? Nu, jā, mums ir noteikti, ka saņem šo pakalpojumu, kā tur ir konkrēti. Kaitējuma nodarīšanas dienas, jāpaiet 3 un 2 gadiem termiņam ir jābūt. Lai varētu atkārtot, pieprasīt, ko darīt, ja? Nē, vispār pat sākotnē, lai pieprasītu, ir jākonstatē, ka no kaitējuma nodarīšanas dienas 2 gadi un 3 gadi no kaitējuma atklāšanas dienas. Vai šis te, ko jūs man pats stāstat, ir minēts, aprakstīts kā pakalpojumu līmeņa nosacījums jums tajā tabuliņā? Līmeņa nosacījums viņš aprakstīts, nav viņš pakalpojumu aprakstā aprakstīts. Pašā tekstā, ja? Tas nozīmē, ka, jums ir noteikti šādi ierobežojumi, nosacījumi, viņi pašlaik nav pareizi noformēti, viņi nav tajā tabuliņā ielikti, ja? Bet tas ir tehnisks darbs, to jūs varat izdarīt, tas nav tas galvenais. Tādi kā nosacījumi ir, bet nosacījumi ir, un jūs sekojat, protams, arī kā viņi pilda šos savus nosacījumus, ja? Jo te ir runa, faktiski, te ir runa par vienošanos ar pakalpojumu saņēmējiem savstarpēji, kur jūs kaut ko solat no savas puses, un savukārt viņiem atkal ir kaut kādas saistības, ierobežojumi vai pienākumi. Un tad jūs kā pakalpojumu vadītāji arī kontrolējat, vai tur viss ir kārtībā. Labi. Šis tad vismaz ir. Labi. Tālāk. 18. uzdevums. Pakalpojumu saņēmēji ierosinājums sūdzību apkopošanu, izvērtēšanu un nepieciešamo darbību veikšanu. Tātad izvērtē saņēmēji ierosinājums un sūdzības un pieņem atbilstošus lēmumus. Kā jums ir ar sūdzībām un ierosinājumiem? Tā ir mums. Vispār jau mēs fiksējam visas sūdzības un ierosinājumus. Un es gribētu arī teikt, ka mēs pieņemam atbilstošus lēmumus. Par jūsu darbu. Par mūsu darbu, jā. Bet, protams, varētu būt arī vēl ko pilnveidot šajā jomā. Man kontroli jautājumu. Vai jums ir iestādē sūdzību reģistrs, kurā tiek uzkrātas, apkopotas visas sūdzības, kas pienāk jūsu iestādē saistībā ar jūsu darbu? Te nav runa par sūdzībām par ārstiem, kas ir jūsu būtība. Saprotu. Ja? Te ir runa par to, ka kāds saka, ziniet, man nepatīk, kā pret mani izturējās jūsu darbiniece, piemēram. Vai man nepatīk, ka jūsu pakalpojums ir zaļā krāsā, nevis zilā krāsā. Man traucē, man nepatīk. Un tā tālāk, un tā tālāk. Tātad faktiski, te ir runa par šīm te sūdzībām, kādēļ es tā īpaši tagad pievērsu uzmanību, kur ir problēma iestādēs. Atkal tāda vispārēja ģenerāla problēma ir tā, ka sūdzības cilvēki ir tiesīgi un arī iesniedz jebkādos kanālos, piezvanot, atsūtot e-pastu, ierodoties, atsūtot e-adresē, patreizēm oficiāli, saziņa un tā tālāk un tā tālāk. Un šīs sūdzības līdz ar to ienāk dažādos kanālos, vai tieši cilvēks kāds paceļ telefonu un uzklausa sūdzību, vai viņam ienāk lietvedības sistēmā dokuments oficiāls vai pusoficiāls, un līdz ar to, kur tad ir problēma? Problēma iestādēm parasti ir tā, ka iestādēm īsti nav vienkārši un pat reizēm iespējams konstatēt visus tos kanālus un visas sūdzības, kas kaut kur kādā no daudziem kanāliem var iepirt. Un līdz ar to iestādes īsti nezina kopējo ainu, jo tas cilvēks, kurš saskarās ar sūdzību, tas to arī risina, bet šis cilvēks viņu neiereģistrē kaut kādā kopējā sūdzību reģistrā, kur viss tas krājās un tā tālāk un tā tālāk. Lūk, par to ir jautājums, kā tiek pārvaldītas visas sūdzības. Un vēl, pirms es došu vārdu, ir reizēm ļoti grūti nodalīt, kas ir sūdzība, kas ir ierosinājums un kas ir viedoklis. Reizēm viedokļi tiek izteikti arī sociālajos tīklos, kur faktiski arī tā ir slēpta sūdzību forma. Kāds cilvēks ieraksta sociālā tīklā,
riebīga iestāde, nekad mūžā pie viņas nejaušu. Viņa man tā piemānīja, man tur 100 reizes bija jāiet. Un tas ir sociālajos tīklos, ja? Un kā to vispār var konstatēt, un vai jūs reaģējat arī uz šādām, un tā tālāk, un tā tālāk. Tāpēc šis nav vienkāršs jautājums, pašsaprotams. Pirmajā brīdī liekas, kā tad? Protams, ka viss ir kārtībā, bet vai te nevar pilnveidot? Es tā atkal vedinu uz kaut kurien, protams, ja? Pilnveidot noteikti var, un tā reālā situācija ir tāda, ka mums bija konkrēta procedūra, sūdzību un iesniegumu vadības procedūra, arī ar sūdzību un iesniegumu reģistru. Konkrētajā brīdī šī procedūra ir neaktīva, bet pašreiz ir izveidota darba grupa, lai aktualizētu šo procedūru un atjaunotu viņas, kā saka, statusu, darba esošu statusu. Tā kā uz doto brīdi pēc fakta neatbilst, bet es gribētu, varbūt tās, varam likt šajā brīdī neatbilst, jā. Ja tas jūs mudinās vairāk padomāt, pievērst tam uzmanību, ja ne jau tas ir kritika vai kas, tas vienkārši padomā, šī tā lieta, kur ir riktīgi jāpadomā, jo ir rozā. Ja? Jo te es nepavelti minēju vēl vienu lietu. Lūk, nav jau runa tikai par sūdzībām. Sūdzības vēl publiskajā pārvaldē, mēs kaut kādīgi fiksējam, reaģējam, kā tad var nereaģēt uz sūdzībām, ja? Bet ļoti bieži forma ir tāda, ierosinājums. Es nesūdzos, es jums nesaku slikti, jo sūdzība, tas uzreiz nozīmē jau vērtējums, kaut kas ir slikti. Bet nē, es esmu tāds, labsirdīgāks cilvēks pēc dabas, es negribu tā to noformulēt, ka ir kaut kas slikti. Es uzrakstu iesniegumu, ierosinājumu. Vai jūs lūdzu nevarētu to lietu darīt savādāk? Ja? Un tas ir ierosinājums, tas ir izmaiņas pieprasījums faktiski. Sūdzību mēs tur varam pat neidentificēt. Viņš jau nesūdzās, bet no teksta ir skaidrs, ka viņš gribētu savādāk, ka viņu varbūt neapmierina tā, kā ir pašlaik. Un tāpēc ļoti bieži, ja, mums kādreiz, varbūt tie, kas ir manos gados, atcerās vēl padomju laikus, ka reizēm iestādēs vai kaut kur pie sienas karājās sūdzību un ierosinājumu grāmata, fiziska grāmata. Tādēļ, ka tiešām reizēm ir grūti nodalīt, kas ir sūdzība, kas ir ierosinājums. Bet abas ir jāapstrādā, abas ir jāreģistrē, abas šos veidus. Ja? Un tāpēc, pret ierosinājumiem arī ir jāizturās līdzīgi. Un tas nozīmē, ka ja jūs veidosiet procesu sūdzību pārvaldībai, faktiski viņam būtu jābūt plašākam, ja? Vai arī ir jābūt metodei, kā tad nodalīt, kas ir ierosinājums, un tad ierosinājumiem ir jābūt savam procesam, un sūdzībām ir jābūt savam procesam. Ja jūs gribat nodalīt, ja? Tā kā šis jautājums arī, ja padomā bišķi vairāk, ja? Viņš nav tik plakans, kā saka. Labi. Tālāk. Nepieciešams gadījumā veic korektīvas darbības un dokumentē rezultātus. Tātad, ja mums ir bijusi sūdzība, mēs analizējam, konstatējam, pieņemam lēmumus, un atkal nepietiek jau ar lēmumiem. Man ir nodalīts, apzināti ir nodalīts divas lietas. Viena lieta analizējam, pieņemam lēmumu, forši, un nevienmēr seko darbības. Darbības var sekot, var nesekot. Atkal, ne jau tādēļ, ka mēs esam slikti, slinki vai bezatbildīgi. Nē, mēs nevaram neko tur darīt. Ja? Nav naudas izlabot to konkrēto jautājumu, par kuru sūdzas, un neko mēs nevaram darīt. Ja? Tad vienkārši ir kaut vai jāizsūta vēstule un jāpaskaidro situāciju, ko atkal nevar izdarīt, ja sūdzība ir anonīma, protams. Ja? Tā kā te ir ļoti dažādas šīs situācijas, bet ja sūdzība nav anonīma, tad vismaz atbildi, protams, ir jāizsūta reakcija. Pat, ja mēs neveiksim nekādas darbības, tad ir jāpamato, kāpēc mēs, diemžēl, šīs darbības veikt nevaram. Tad ir jautājums, kā tad jums ir ar tām darbībām? Es teiktu, ka novērtējumam jābūt daļēji, jo mēs veicam savu iespēju robežās, mēs veicam korektīvās darbības, to mēs arī dokumentējam, tas pilnīgi noteikti.
Nu, jā, kā jūs teicāt, mēdz būt tādas nepieciešamas kaut kādas aktivitātes, kuras uz doto brīdi mēs vienkārši nespējam realizēt ar esošajiem resursiem. Jā, lūk. Un tad, ko mēs atkal redzam, tad būs tūlīt kaut kas jākoriģē. Mēs redzam iepriekš to rindiņu, ka mēs analizējam, izvērtējam sūdzības un pieņemam lēmumus. Un nākošais veicam darbības. Ja mēs iepriekš esam pateikuši, ka mēs nekādus lēmumus nepieņemam, nu tad mēs nevaram veikt darbības. Vai kā tad mēs veicam darbības neatbilstoši lēmumiem. Šie divi saistīti atkal pēctecīgi jautājumi, par to es pašlaik, ja, kur atkal jāuzmanās, ja, ka reizēm tie jautājumi ir, secīgi, ja, un ja mēs kaut ko vienu nedaram, jā, tad varbūt arī ir daļēji tomēr, ja. Tad arī tur būs daļēji, vienkārši es tur izskaidroju to esošo situāciju, jā, un tad, jā, bet līdz šim visu laiku tas tika veikts, un tieši šajā pārmaiņu procesā iekrīt tā, ka šajā mēnesī varbūt tā procedūra ir neaktīva un viņa ir aktualizācijas etapā, stadijā. Jā. Tas nozīmē, ka gan šeit, ja kaut kas tiek darīts, bet būs jādomā, ko vēl var pilnveidot. Jā. Bet atkal visiem atkārtoju uzmanieties, vērtējot, paskatieties iepriekšējo. Ja jūs liekat šeit kādu vērtību, tad vienmēr paskatieties iepriekšējo rindiņu, lai nesanāk tā, ka jūs nākošajā rindiņā darat kaut ko tādu, ko faktiski jūs nevarat darīt, ja nav izdarīt iepriekšējā rindiņā. Ja? Tā miedarbība un atkarības, tas atkarības starp rindiņām. Tā, tas bija par šo. Pēdējais informē sniedzējus, sūdzību ierosinājums sniedzējus par pieņemtiem lēmumiem, veiktajām darbībām. Kā ir šī atgriezeniskā saite, ja jums iesniedz sūdzības, vai pēc tam jūs, kā pakalpojuma vadītāji, vai pati vai nodrošināt, ja, ka tie iesniedzēji arī saņem šo te atbildi. Jā, es teiktu, ka daļēji, jā. Labi, jā. Labi, tādā gadījumā šim arī esam izgājuši cauri 18. 19. Pakalpojumu sniegšanas apjomu un tiem nepieciešamā nodrošinājuma atbilstības pārvaldību. Ko tas nozīmē? Ka jums ir pakalpojumu pieprasījumi var pieaugt laika gaitā vai samazināties, tātad šie apjomi laika gaitā var mainīties, kaut kāda tendence. Un tad mums ir jāsaprot, kā mainoties pakalpojuma apjomiem, vai tur kaut kas nav jākoriģē arī ar nodrošinājumu. Papildus darbinieki vai tieši otrādi lieki darbinieki, papildus tehnoloģiskais nodrošinājums, ja tā tendence ir augoša, piemēram, ja? Un tā tālāk, un tā tālāk. Te var būt runa arī par to, kā jūs pārvaldat pīķa situācijas, ja? Tātad atkal. Varbūt tā, ka ir pastāvīga tendence, ja? Un tad ir vieglāk, protams, ja? Bet varbūt situācija, ka ir regulāri mēneši vai viena diena gadā, kad ir kaut kādas kritiski pīķa stundas, vai dienas, ja, kā reizēm mums vidā, kad ir jāiesniedz tās deklarācijas, un tad visi vienā dienā mēģina to izdarīt, un tad visas sistēmas aiziet ciet, ja, un ir sarežģījumi. Ja? Un kā tad jūs tiekat galā ar šo te pakalpojumu pieprasījumu apjomiem un tiem atbilstošo nodrošinājumu? Labi. Tātad pirmais. Kontrolēt sniegšanas apjomu, to izmaiņas un vērtē izmaiņu tendences. Tātad, kā jūs analizējat? Mums jau vairāk vai mazāk šim pakalpojumam ir konstants pakalpojumu pieprasījumu apjoms. Un būtībā tās tendences jau, mēs nekā īpaši varbūt tās pat neanalizējam. Varbūt mums, es nezinu, vai mēs vispār varam izanalizēt. Tas ir atkarīgs no situācijas ārstniecības iestādēs, veselības aprūpē kopumā. Es tūlīt, ja mēs runājam par šo apjomu tendenci, tad jūs vienkārši iepriekš jūs minējat, ka jūs fiksējat šī pakalpojuma pieprasījumus, kā pieprasījums skaits mainās pa mēnešiem. Un tad jūs redzat, mūsu pieprasījums skaits gadu laikā, 3 gadu pēdējo laikā, faktiski ir horizontāla līnija. Ne viņš aug, ne viņš krītās. Tā arī ir tā tendences analīze.
Un tad jūs saprotat, jā, mums ir tāda stabila situācija, ne pieaug, ne krītās, jā, un līdz ar to mums arī nebūs vajadzīgas nekādas izmaiņas, nodrošinājumā, jā. Bet ir pakalpojumi, kur šī tendence ir mainīga, kur kaut kādu apstākļu dēļ ar katru gadu vai ar katru mēnesi faktiski pakalpojumu pieprasījumi aug. Pakalpojums paliek ar vien vairāk un plašāk vajadzīgs, pieprasītāks, ja? Tādēļ, ka mainās tehnoloģijas, mainās cilvēku izglītība, mainās vēlme cilvēkiem uzzināt kaut ko par sevi, piemēram, ja? Un tam līdzīgi. Un tad var pieaugt. Un tad, ja pieaug, ko tad mēs darām? Vai mēs esam no gumijas paši? Visdrīzāk, ka nē. Mums ir jādomā, kā tad pielāgoties šiem te pieprasījumu, apjomu izmaiņām. Varbūt pretēja situācija, ka laiku gaitā pakalpojumi ar vien mazāk pieprasa, paliek ar vien mazāk vajadzīgs. Un ko tad mēs darām? Mēs turpinām algot tikpat darbiniekus, mēs turpinām apmaksāt tikpat daudz telpas vai vēl kaut ko, vai arī sākam domāt, tad mēs sākam arī resursus samazināt, novirzīt citur, pārorganizēt savu darbu, pārnest no šejienes uz citu pakalpojumu, varbūt kaut ko, un tam līdzīgi, tā. Tad ko mēs šeit liekam? Tad šeit mēs liekam, kad mēs kontrolējam, tātad atbilst pilnībā, jo mēs tiešām kontrolējam, mēs zinām, kāds ir mums tas pieprasījuma apjoms, un tiešām, kā jūs teicāt, viņš vairāk vai mazāk ir horizontālo līkne. Labi, jā. Nav labi, ja padomā par būtību. Faktiski vajadzēs samazināties. Jo šeit jau mēs runājam par tiem cilvēkiem, kam ir nodarīts pāri. Jā. Un, diemžēl, tā tendence nekrītās, jo projām, viņi kādi ir, tādi ir, mēs tad nerunājam par vērtēšanu, mēs runājam par situāciju valstī kopumā, par jūsu pakalpojumu, Bet, viņi paliek tādi pati un visu laiku ir vienādā skaitā šie cilvēki, kam ir nodarīts pāri, traki. Jā, tas nav labi, Tas nav labs rādītājs. Nē, ja šeit diskutē, tad jau arī tie subjektīvi, kaut kādas subjektīvās sajūtas ir arī var tā saprast, ka, piemēram, kaut kāds raksts mēdījos vai kaut kāds sižets mēdījos, tad, var arī palielināties, plus vēl neaizmirstam šo Covid-19 pandēmiju, kur ar tas skaits bija tāds, kāds viņš, tur 3, 4, tur nekas nemainīsies, bet, tā ir, kā ir. Galvenais, lai neaug. Labi. Nākošais. Vērtē konkrēti pakalpojumu izmaiņām nepieciešamā nodrošinājuma atbilstību. Lūk, viena lieta, ka jūs vērtējat, kā mainās pakalpojums, aug, krīt, pieprasījums un tam līdzīgi. Un tad ir otra lieta, jūs vērtējat, analizējat, vērtējat, cik tas nodrošinājums ir atbilstīgs. Kuras lietas atbilst, kuras neatbilst un tam līdzīgi. Jūsu gadījumā nekādas izmaiņas iespējams nav vajadzīgas, bet vienalga ir jāvērtē, vai joprojām tas nodrošinājums ir atbilstošs, jo ir vēl viena nianse. Var jau būt tā, ka jūs neko nedarat, pakalpojums nemainās, pieprasījums kāds ir, tā ir, bet paši no sevis kaut kā laika gaitā jūs esat pārvākušies uz mazākām telpām vai uz lielākām telpām kaut kādu iemeslu dēļ. Kāds cilvēks ir atlaists, vietā varbūt nav pieņemts ir citā nodaļā vietā, piemēram, un tā laika gaitā, tā pats no sevis tas nodrošinājums mainās. Ja viņam īpaši nepievērš uzmanību, ja to nekontrolē, un ja visu laiku, nerūpējas pakalpojumu vadītājs par to, lai jūs pēkšņi vienā dienā nebūtu pārsteigti, bet mums jau vairs nav kas strādā. Kaut kā nemanot, visi kaut kur izklīda, un mums nekas nepalika, apmēram tā, Tas nozīmē, ka tas nodrošinājums ir jāuzrauga arī. Lūk, pat ja nav jāpieprasa jauns, tad viņš pats no sevis var mainīties laika gaitā. Nekontrolēti, no jums neatkarīgi. Vai jūs kaut kādas darbības veicat, sekojat vai kaut kā? Ko te varētu? Mēs sekojam un vērtējam. Es teiktu, ka mēs kā atbilst pilnībā, tas vai mums konkrētajā brīdī ir pietiekami tas resurss, kāds no resursu veidiem, tas varbūt tās ir cits jautājums.
Bet mēs zinām, jā. Okay, labi. Pēdējais bija līdzīgs atkal turpinājums. Ja? Tātad vērtē, šeit plāno pakalpojumu izmaiņām nepieciešamā nodrošinājuma atbilstību un organizē salāgošanu. Ja? Tātad, ja kaut kādas izmaiņas ir, vai pat ja nav, ja, tad vai nu jūs tur arī kaut ko darat, ja, un plānojat, ja vajag, vai arī neplānojat neko, ka tas viss kaut kur citur tiek plānots. Ja? Te ir runa, lūk, atkal nianses, kādēļ es to uzsveru. Vai jo te jau mēs runājam par pakalpojumu vadītāju, vai pakalpojumu vadītājs ir tas, kurš tad seko līdz tam visam. Jo te var būt situācija, ka to dara kāds kaut kur no mums neatkarīgi, mēs nezinām, mēs pat nesaprotam, kāpēc kaut kas notiek, ja? Un mēs tikai ar sekām saskaramies. Mēs pēkšņi saprotam, ka visi mūsu darbinieki ir atņemti, vai vēl kaut kas, ja? Un mēs pat nezinām, kurš, kāpēc, ja? Un cik tas bija pamatot, ja? Tas notiek neatkarīgi no mums. Vai arī mēs pašu, kā pakalpojumu vadītāji vai kā vadītājs, ja, to daram, ja, un visus arī kontrolējam, pārvaldam situāciju. Kontrolējam. Dācis saka, ka pārvaldam un kontrolējam. Labi, es tā arī atzīmēju. Visi tā nevarēs tik droši pateikt, es domāju. Tā, nākošais. 20. ar pakalpojumu resursu pārvaldību saistītu izmaiņu. Tātad izmaiņu pārvaldību. Kā tiek pārvaldītas izmaiņas? Ja, saistībā ar šo pakalpojumu. Seko pakalpojumu saņēmēju vajadzību un situācijas izmaiņām. Tātad, ko tas nozīmē? Ka pakalpojumu vadītājs ir tas, kas seko līdz, kā vispār jūtas mūsu saņēmēji. Te lūk atkal ir viens no tiem variantiem tās aptaujas, ja? Jo es jau reizēm mēdzu stāstīt, ka tas, kas vakar bija labi, gan no rezultāta, gan no procesa viedokļa, kas bija labi, tas nenozīmē, ka tas arī šodien ir labi. Un mums ir jāseko līdz, vai kaut kas nav mainījies. Konkrēti, jāapzina, un te nav tāda vienreizēja akcija reizi gadā. Ja? Nē, te ir jābūt metodei, kā mēs šo, teiksim tā, apmierinātību to starp arī varam mērīt biežāk, regulāri, ja, un mēs visu laiku jūtam, vai kaut kas nav jāmaina, jāpilnveido, jāveic kaut kādas izmaiņas. Tā ir viena lieta, lietotāji, saņēmēji, bet otra lieta ir arī situācija valstī, ja, un tagad, ja, tur visādi apdraudējumi no ārpusītes, kas mums ir jāmaina pakalpojumā. Un vēl kaut kas finanšu situācija valstī, budžets, taupība, prioritātes pārskatīšana, sociālie faktori. Tātad cilvēkiem paliek grūtāka dzīve. Ja? Ko mums savā pakalpojumā savādāk jādara? Varbūt jādomā par to, kā pātrināt naudas izmaksu vai vienalga. Ja? Jebkādas, es tagad minu, ja es nepārzinu jūsu specifiku, protams, ja? Bet te ir runa par to, ka jums ir jāsako visām šīm situācijām mērķtiecīgi, ir jābūt procesam un metodei, kā tad jūs varat sekot līdzi dažādu veidu izmaiņām. Un tā. Es teiktu, ka šitien gan būs neatbilst uz doto brīdi. Varētu būt, jā, labi. Un tad otrs. Pieņem atbilstošas lēmumus un veic izmaiņas jau, ja, konkrētā pakalpojumā. Tātad pirmkārt seko, apzina situāciju, kontrolē, ja, un tad otrs jau atbilstoši rīkojas. Visdrīzāk, ka te arī tad jūs atbilstoši īsti nevarat rīkoties, ja jūs to pirmo nedarat, vai ne? Jā. Arī neatbilst. Jo tā loģika atkal tiem saistītajiem kritērijiem varētu būt tāda, ka aiz labāk var sekot sliktāks. Mēs kaut ko darām, bet nedaram līdz galam, ja, un tad seko sliktāks. Bet pretēji tas ir mazāk iespējams, ja, ka mēs nedaram pilnībā pirmo lietu, bet otro mēs daram. Ja. Nevar darīt, ja tā pirmā var izdarīt. Ja. Un tāpēc, tur, kur ir kaut kas viens iekrāsots sarkans, tur ir liela varbūtība, ka arī nākošais būs sarkans. Lūk. Jā. Tā, 21. Mēs esam nonākuši līdz incidentu pārvaldībai. Tā to sauc pakalpojumu pārvaldībā. Iespējami ātra,
pakalpojumu pieejamības atjaunošanu. Tas nozīmē, ka ja gadījumā gadās kaut kādi pārtraukumi, kaut kādu iemeslu dēļ, tad mums ir jādomā par to, kā pēc iespējas ātri atjaunot, atkal sniegt savu pakalpojumu. Lūk, tā kā tāds ir šis te uzdevums, un ko tad? Nodrošina konkrēti pakalpojumu, iespēju ātru pieejamības atjaunošanu, neplānotu, pilnīgu vai daļēju pārtraukumu gadījumos. Tātad atkal atbilstoši pakalpojumu līmeņa vienošanās nosacījumiem. Tas ir vesels process pakalpojumu pārvaldībā, kā mēs konstatējam incidentu, kā mēs viņu reģistrējam, kā mēs diagnosticējam, kas tur ir darīts, kā mēs veicam kaut kādas darbības, tostarp tie var būt arī apvedceļi, jeb, tā svešvalodā workaroundi, ja? Jo mums nav svarīgi šī brīdī analizēt, kāpēc ir radies pārtraukums. Šī brīdī mums ir tikai viena doma – nodzēst ugunsgrēku, pēc iespējas ātri atjaunot pakalpojumu darbību. Vienalga kādām metodēm, vienalga kā. Lūk, ja? Un tas nozīmē, ka šāda te veida process, tas arī parasti ir saistīts ar tehnoloģisko nodrošinājumu, pieteikumu vadības sistēmu, kurā tiek arī pēc tam pierakstīts, reģistrēts incidents. Incidents tiek nodots atbildīgajiem ekspertiem, ekspertam vai ekspertiem, tie cilvēki, kuri tad arī šo ugunsgrēku dzēsīs, jeb atjaunos šo pakalpojumu pieejamību. Iespējams, ka tie ir kaut kādi tehniski darbinieki, ja gadījumā kāda sistēma ir apstājusies un tā tālāk. Un te mēs domājam, kā pēc iespējas ātri atjaunot pieejamību. Tātad, kā notiek ar šīm darbībām, cik viņas ir pārvaldītas un cik viņas ir vadītas un kā tas viss notiek. Pakalpojumu vadītājs nodrošina iespējami ātru pakalpojumu atjaunošanu, pieejamības atjaunošanu. Ko mēs atbildam uz šo? Vai jūs veicat šādas darbības, nodrošināt? Tas nenozīmē ar savām rokām, ja? Šeit tiešām ir klasiska vieta, kur visdrīzāk pakalpojumu vadītājs nebūs tas, kas pats ar savām rokām atjauno pakalpojumu darbību. To darīs inženieri, eksperti, ja? Tie būs citi cilvēki pavisam. Administratori iespējams, ja? Kādai no sistēmām, kuri tad mēģinās atjaunot to darbību pēc iespējas ātri. Tā. Un tad atbilde uz to būtu, noliedzoši neatbilst. Nākošais. Un tā, kontrolēt citu iesaistīto veiktās pieejamības atjaunošanas darbības. Tas nozīmē, ka, ja tie incidenti gadās, tad šo te incidentu, vairumā gadījumu novērts tomēr eksperti, incidentu speciālisti, ja, un tad pakalpojumu vadītājs ir tas, kurš tad arī kontrolē, seko līdz šīm darbībām, kā saka, tur roku uz pulsa, kā norisinās atjaunošanas darbi, pakalpojumu atjaunošanas darbi. Lūk, līdz ar to, vai tāda veida darbības tiek veiktas? Teiktu, ka daļēji. Labi, jā. Analizē un dokumentē veiktās darbības. Tas nozīmē, ka tā, kad ir incidenti, tiek veiktas dažādas darbības, lai tos incidentus novērstu, ja, un tad pakalpojumu vadītājs analizē, kas tur bija, kas bija noticis, ja, un kas tika darīts, lai tiktu novērsti šādi incidenti, un tam līdzīgi. Analizējam mēs noteikti, bet dokumentēt droši vien, kad nedokumentējam. Tā kā atbilst daļēji. Par to dokumentēšanu, ja, te nav runa par to, ka kladītē jāpieraksta un kaut kā atsevišķi. Ja mēs runājam par incidentu pārvaldību, kas ir šis uzdevums, ka incidenti ir jāpārvalda, ja, tad incidentu pārvaldībai ir nepieciešama pieteikuma vadības sistēma. Tātad tas ir kaut kāds nodrošinājums tehnoloģiskais, lai mēs varētu šos incidentus pārvaldīt. Vai pašā iestādēs savus
rīks, pieteikuma vadības sistēma, un tādas ir daudzām iestādēm, vai nozarei kopīgi centralizēts rīks, vai arī valsts mērogā kopīgs centralizēts rīks. Tāds rīks ir izveidots, un viņš ir pašlaik tādā pilnveidas procesā, sistēmā Virsis, pieteikuma vadības sistēma, kur ir paredzēts reģistrēt arī incidentus, uzkrāt, analizēt, uzkrāt informāciju un tam līdzīgi. Ja? Tā kā iestādēm ir jādomā, vai ir savas incidentu pieteikuma pārvaldības sistēmas ieviestas, vai arī ir jādomā, kā lietot, kā izmantot to valstī izveidoto centralizēto pieteikuma vadības sistēmu, kurai arī šāda funkcionalitāte ir paredzēta. Lūk. Jā. Un, ja nepieciešams veids korektīvas darbības, pēdējais analizē, dokumentē, un, ja nepieciešams veids korektīvas darbības. Tātad te ir runa par incidentu novēršanu joprojām. Ja ir incidenti, tad kā mēs rīkojamies? Kontrolējam, iesaistītos, analizējam, un, ja nepieciešam veicam kaut kādas korektīvas darbības saistībā ar šo incidentu pārvaldību. Meklējam citus partnerus, pilnveidojam procesu, uzlabojam procesu, kā tad mēs šo uzdevumu veicam, un ko mēs darām ar šiem incidentiem, ja pieejamības pārtraukumiem, vai tur viss rit gludi, un kā pakalpojuma vadītājs rīkojas. Nākošajā reizītē turpināsim. Mums vēl te paliks nedaudz uzdevumi, ko paskatīties, novērtēt, un nākošajā reizē mēs ķersimies jau pie pakalpojuma izveides, sniegšanas un pilnveides nosacījumu vērtēšanas pie jaunās grupas, nākošās grupas. Lūk, ja? Tas būs nākošā reizīte. Bet šodien mēs beigsim šajā vietiņā un turpināsim darbu nākošajā nedēļā. Lūk tā. Ja paskatās uz kopsavilkumu šajā brīdī, tik cik mēs tālu esam tikuši, tad kopsavilkums mums jau rāda lūk. Diezgan daudz ir novērtēts, kā jūs redzat, pie uzdevumiem ir tikai nedaudz vēl palicis, ko vērtēt. Un šis sadalījums ir diezgan vienmērīgs. Ja? Tā kā arī šeit šis te kopskats pamazām sāk veidoties. Lūk. Tā. Tas laikam ir šodien tad arī viss, ko mēs varam kopīgi izdarīt. Tāpēc šodien liels paldies atkal par uzmanību, par izturību, un nākošu nedēļu tad turpināsim tālāk. Pabeigsim tos uzdevumus un iesim tālāk pie jau lielajām grupām, pie nākošās lielās grupas. Liels paldies visiem, jā. Uzredzēšanos. Liels paldies jums, jā.